Labdien! Šodien mēs kopā pētīsim, skatīsim Jāņa evaņģēlija prologu no 1. pantiņa līdz 18. pantiņam, kur Jānis, jeb Dievs mums atklāja, ka tie, kas uzņēma vārdu, kas bija Dievs, vārds, kas bija pie Dievu, caur ko viss ir radies, vārds, kas tapa Jēzus Kristus, tie, kas viņu uzņēma, Jēzu, tie, kas ticēja viņa vārdā, tiem Dievs deva tiesības kļūt par Dieva bērniem. Un šeit uzreiz ir jautājums par identitāti. Jautājums, kas es esmu, jeb kā psalmists saka 8. psalmā, kas gan ir cilvēks, ka tu viņu piemin. Šodien mūsu sabiedrībā mēs nonākuši identitātes krīzē. Indivīdi, visa sabiedrība kopā, Eiropas Savienība. Ja mēs šodien uzmanīgi klausīsimies, tad mēs sapratīsim, kāda Dievs radīja cilvēka identitāti. Kāpēc cilvēks mokās ar šo identitātes krīzi, jebkur viņš pazaudēja sevi, un kur cilvēks var atkal atgūt šo identitāti, dievbērnību, kā Dievs to ir radījis no sākuma.